Labrīt, Ants. Labrīt. Šorīt pie mums ciemos ir plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis. Mēs atbildam uz jautājumiem par krūšu rekonstrukciju šodien. Labrīt, Ansi, un stāsti, kādas ir iespējas krūšu rekonstrukcijai pēc mastektomijas? Varianti ir vairāki. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no vajadzīgās krūšu formas, tilpuma, mīksto audu kvalitātes, un tā ir vai nav bijusi apstarošana šajā te zonā. Sākot no vienkāršākajām metodēm, kas ir rekonstrukcija ar implantiem, beidzot ar savu audu pārvietošanām, rotēšanām, pārstādīšanām mikroķirurģiskā tehnikā. Un vai šādu rekonstrukciju ir iespējams veikt vienlaicīgi ar audzēju izņemšanu? Jā, tātad pirmkārt, krūts vēzis nenozīmē, ka obligāti krūts ir jāņem nost. Un apmēram pusē gadījumu, pat mazliet vairāk pēc mūsu pieredzes ir situācijas, kad mēs varam krūti saglabāt, kas nozīmē, ka tiek ņemta ārā tikai šī te audzēju zona. Pie šī scenārija, ja krūts tilpums samazinās, tad simetriski mēs veicam arī otras krūts pacelšanas operāciju, lai viņas būtu līdzīgas, un šiem pacientiem ir pat iegūmas, ka ir ne tikai izārstēts vēzis, bet arī ir krūtis vai nu mazliet samazinātas vai paceltas un kļūst proporcionālākas un pareizākas. Un savukārt no tiem pacientiem, kam tiek veikta mastektomija, apmēram pusē pacientu mēs uzreiz veicam rekonstrukciju jau tās pašas narkozes laikā, un tikai puse paliek, kam šo te operāciju mēs atliekam uz vēlāku laiku, vai ja pacients nevēlās, tad viņi arī netiek veikti. Un cik ilgi ir atveseļošanās pēc rekonstrukcijas operācijas? Atkarīgs no operācijas tehnikas. Pēc vienkāršākajām operācijām tā ir 1 nakts slimnīcā un 1 mēnesis ar ierobežotām fiziskām aktivitātēm, peldēm un pastiprinātām svīšanām, bet principā samērā ātri cilvēks var atgriezties normālā ikdienā. Paldies, Evans! Mēs šajā nedēļā runājam par ārkārtīgi svarīgiem jautājumiem saistībā ar krūšu veselību. Paldies tev par šo nedēļu!